Sveiki, draugi! Tuvojas dzīves skolas notikums un vēlējos par viņu nedaudz pastāstīt vairāk, kā arī par dzīves skolas konceptu kā tādu. Jo šis ir pirmais dzīves skolas notikums, gan šajā gadā, gan varētu teikt arī vispār. Un kas tas tāds ir? Kas tad ir dzīves skola un ko tur var apgūt? Vārds dzīves ir sasaistīts ar vārdu dzīve, tātad izrietošs no dzīves, tātad dzīvība rita caur tevi, vai mani, vai notikumu, vai šo brīdi, un mēs ļaujam tam notikumam veidoties tādam, kā viņš plūsmā veidojās, kāda ir tā sajūta, ko es gribētu piedzīvot. Tad lielā mērā mēs visi vēlamies kaut ko līdzīgu piedzīvot savā dzīvē, un līdz ar to būtu likumsakarīgi, ka tādas lietas notiktos arī skolā un darbvietās, un, var sakot, visā mūsu garajā dzīves ceļā. Un tas ir saistīts ar interesēm, ar motivāciju, jo kaut ko iemācīties bez motivācijas, kā mēs zinām, ir tikai tā uz brīdi. Bet tur, kur mums saista kāda interese, tas paliek uz ilgāku laiku, jo visdrīzāk arī mēs ar to tā vai savādāk darbosimies ikdienā. Tāpēc dzīva pieeja ir tā, kurā ir tavs aicinājums, kurā ir tava iekšējā balss saka, ka jā, šis ir tas virziens, vai šī ir tā prasme, ko es gribētu apgūt un tā tālāk. Un kaut kādā mērā jau mēs visi to vēlamies piedzīvot savās dzīvēs, un līdz ar to likumsakarīgi, ka mēs arī ļautu kopumā arī saviem bērniem to piedzīvot. Līdz ar to es domāju, ka tuvākajās 10 gadēs, vai tuvākā 10 gadē vai 5 gadē, es domāju, ka veidosies šādas skolas, kas ir saistītas ar dzīves praktisko pusi, jo to mēs visi saprotam un atzīstam, kad izglītībai būtu jābūt praktiskākai, ja? Un līdz ar to varbūt, ka mēs to visu varam pagriezt otrādā, kad sāk tiešām ar kaut kādu praksi, ar kaut kādu interesi, un tur, kur ir vajadzīga matemātika un visas pārējās zinātnes, tad to mēs daudz labāk apgūtu, ja rastos patiesi jautājumi, nonākt pie kaut kāda izvēlētā mērķa, un tad šos instrumentus tā kā izmantot. Un tāpēc šis dzīves izglītības notikums, dzīves skolas notikums, viņš būs saistīts ar ļoti praktisku darbību, kā iemācīties būvēt māju vai mājas no tiem resursiem, kas ir pieejami. Nav noslēpums, kad ekonomiskā situācija, finansiālās iespējas mums visiem tuvākajā 5 gadē vai 10 gadē vai nezinu, cik ilgā laikā pasliktināsies, un kad mēs vairs nevarēsim atļauties to, ko varējām līdz šim. Droši vien, ka bries tāds neskaidrs periods ar iespējām kaut kādām nenoteiktiem virzieniem, nenoteiktām iespējām un tā tālāk. Līdz ar to pašpietiekamības jautājums, atbildības uzņemšanās jautājums tie ir tādi ļoti būtiski, lai vismaz es varētu atbildēt un uzņemties atbildību par sevi, par savu ģimeni un rast risinājumu arī jautājumos, kas saistās ar sadzīvi. Vēl viens tāds būtisks aspekts dzīves skolas vai izglītības kontekstā ir, kā tad nonākt pie tām savām interesēm, pie tās savas motivācijas, kas tad ir tas, kas ir būtisks, un vispār, kas tad ir tas, kas ir. Tad šie ir tādi emocionālās inteliģences, garīgās inteliģences jautājumi, un tie ir ļoti būtiski, lai tu nonāktu pie tām atbildēm. Jo tādas emocionālās inteliģences kontekstā varētu teikt, ka mēs iemācāmies atpazīt tās savas emocijas, sākotnēji varbūt sevi un tad pārējos, un tad arī iespējams viņas vadīt pēc tam. Tad ir vajadzīga klātesamība šim mirklim, tad ja es esmu
dusmīgs, priecīgs, bēdīgs, tad tā kā paskatīties uz to nedaudz no malas un ieraudzīt, ka man ir tāds stāvoklis, un līdz ar to viss tās reakcijas, kas no manis izrietoši, viņas ir nu, iespējams, ka tādā normālā stāvoklī mēs neko tādu varbūt nepateiktu un tā tālāk. Ja, tā ir tāda tā kā klātesamība šim mirklim, tā kā pamanīt, kā es jūtos, piefiksēt un līdz to izdarīt izvēles, vai es vēlos kādam kaut ko teikt šajā dusmīgajā noskaņojumā vai nē. Un tas ir arī tāds tā kā garīgās inteliģences spēja apzināties, būt apzinātam, būt klātesošam. Un līdz ar to nu, tās lietas, ko mēs visdrīzāk kaut kā neapzināti mācamies dzīves laikā, bet arī, ja mēs to darām apzinātāk, tad droši vien tie rezultāti ir labāki. Un mēs varam vairāk tā kā, nu, būt klātesoši sev, savām vajadzībām, savām interesēm un savai dzīvei. Tāpēc tie tādi divas tādi svarīgi virzieni, kuros būtu jātīstās mums visiem. Es nerunāju par bērniem, protams, arī par bērniem, bet kopumā, jo jāsaka tā, ka mūsu emocionālās inteliģences līmenis kopumā, runājot arī pašam par sevi, ļoti bieži vienkārši arī pamanu, kad pamanu kā nepamanu, ja? Tad šo kaut kādu stāvokli, kur es varētu aiztaupīt kaut kādas lietas gan sev, gan arī citiem, ja es šajā stāvoklī kaut ko mēģinu citiem teikt, tā kā tā. Un jā, tas ir svarīgs aspekts, ko ieviest arī skolās. Un tāpēc šis dzīves skolas koncepts, tas ir pamats tam, lai es tā kā iemācītos būt klātesoši sev, saklausīt šo balsi, sajūtas, kā mans ķermenis jūtās, kādas ir emocijas, un caur to arī kaut kā noskaidrotos arī tās mans vilkmes un vēlmes kaut ko šai pasaulē izzināt, un ar laiku arī būt tādam, kas spēj dalīties ar to, kas es esmu, ko es māku un tā tālāk. Un tas ir tāds dzīves ceļš, kurā mēs visi tad šīs lietas mācamies. Un ja mēs viņas iemācamies, tad mēs arī kaut kādā ziņā kļūstam par savas dzīves meistariem un vispār meistariem, no kuriem kaut ko var mācīties, kas var būt piemērs bērniem. Un piemērs, tā ir vēl viena tāda ļoti būtisks tāds pedagoģisks termins, ja, kad patiesībā mēs to zinām, bet arī lielie zinātnieki, pedagogi par to runā, kad patiesībā jau tikai ir viena lieta, no kā bērns mācās, un tas ir dzīves piemērs. Ja. Nu tā, un tad līdz ar to gatavojās šis notikums, kurā klātesoši būs tēvi un dēli. Dēli mācīsies no tēviem, tēvi kaut ko mācīsies no dēliem un centīsimies tad būt šajā klātesamībā un atbalstīt viens otru, mācīties vienam no otru, jo būs arī rīta prakses, kurā dalīsies cilvēki ar to mantojumu, kas ir iegūts, un līdz ar to būs visādas interesantas lietas no rītiem, gan jauniešiem, bērniem, pušiem, gan vīriem. Un tad pa dienu mums būs tātad mājas būvniecība. Vīriem tā būs video beigās parādīšu maketiņu. Un puši mācīsies celt savu pirmo māju kā figvam. Tādas ir ieceres, bet tad jau klātesamībā redzēsim, kā tas viss izveidosies. Dzīvosim, būsim klātesoši miera vietā Latgalē, pie ezera. Būs iespēja arī tad baudīt viss, kas saistās ar ūdeni. Tātad burvīgās bioloģiskās pļavās mitīsim un darbosimies. Un tad jā, tad materiāli ir tie, kas šeit aug.
dažādi koki, baļķi nu jau, un viņus mēs izmantosim, lai tātad uzbūvētu šādu karkasu mājai. Nu, tātad šīs pašizmaksa būs ļoti maza, tāpēc, ka tas vienīgais, ko mums vajadzēs izmantot, būs kaut kādi naglas, varbūt skrūves un kaut kāda varbūt vēl dažas lietas no veikala, bet kopumā šie visi materiāli ir šeit dabūti, un kas saistās ar logiem un durvīm arī viņi būs nevis tā kā pirkti vai pasūtīti, bet izmantoti otrreizēji, tad dabūti pa brīvu un ievietot attiecīgi būvē, jā. Šāda būvīte, jā, runājot par tām iespējām tikt pie savas mājas, nu, man liekas tās iespējas, ja mēs ejam klasiskā veidā, viņas samazinās, jo jau šobrīd kaut kāda vienkārša karkas būve, kas kādreiz varbūt maksāja, nezinu, 20, 30 tūkstoši, šobrīd es skatos, kad jau ir 80 tūkstoši, tā kā jautājums ir, nu, kur šobrīd var atļauties, un ņemot vērā un neskaidroto finanšu situāciju, kā tad būs būt, vai mēs vispār varam tikt pie savas mājas, ja? Un šī būs tāda reāla prakse, dzīves skolas nodarbība, kā mēs varam ar tiem resursiem, kas mūsu rīcībā, tad uzcelt sev vai ģimenei mitekli, kurā būt. Ja tevi ir uzrunājis šis video, tad aicinu pievienoties dzīves skolas notikumam jūnija beigās. Links vairāk informācijai būs zem video. Ir palikuši dažas vietas, tātad viena no pēdējām iespējām tātad iekļūt šajā notikumā. Ja šī interese varētu būt liela, ja cilvēki, tad jūs netiekat šajos datumos, bet jums interesē kopumā gūt tādu pieredzi, tad arī piesakaties ar norādi, ka varbūt tas varētu būt kaut kad vēlāk, un tad mēs skatīsimies, vai tas varētu būt arī tēva dēla pasākums, vai varbūt tas būtu vīru pasākums. Pačukstēšu arī par notikumu, kas varētu būt augusta sākumā, dzīves skolas notikums ģimenēm, kurā mēs arī tātad tiekamies un runājam par visiem dzīvajiem jautājumiem, kas skar ģimenes, un tas ir gan bērnu ienākšana pasaulē dzīvā veidā, gan bērnu izglītošanās jautājumu dzīvā veidā, gan arī pašu dzīvā kontekstā dzīvošana. Un līdz ar to arī visi jautājumi, kas saistās ar dzīvi un sadzīvi. Tad arī drīzumā iespējams izsludināsim šo notikumu un sekojiet līdzi un piesakaties. Uz tikšanos Latgalē, lai jauku vasaru visiem!